Kā pareizi izvēlēties sev piemērotākās skrituļslides? Mans vārds ir Roberts, ieklausies skrituļslidotājā ar teju 30 gadu pieredzi. Pirmkārt, izvēlēs skrituļslides, kuras būs piemērotas tavam braukšanas mērķim. Vai tu skrituļos, lai atpūstos? Vai būs regulārs skrituļslidotājs 2-3 reizes nedēļā? Varbūt tu gribi izmantot skrituļslides kā pārvietošanās līdzekli. Skrituļslidām ir daļējs vai pilnā tipa korpuss. Skrituļslides ar daļēju korpusu ir vieglāk aiztaisīts, uzvilkts un tās ir mīkstāks. Savukārt pilnais korpuss nodrošina daudz lielāku stabilitāti un kājas fiksāciju. Abos gadījumos par komfortu rūpēs mīksts iekšzābaks. Pievērš uzmanību riteņa izmēram un skaitam. Lielu riteņu priekšrocība ir lielāks ātrums un spēja pārvarēt nelīdzenu sagumu. Savukārt mazie ritenīši ir stabilāki un ar tiem ir vieglāk uzsākt braukt. 3 riteņu skrituļslidām ir vieglākais svars un tām ir labākā ātruma un manevrēt spējas attiecība. Klasisko 4 riteņu galvenā priekšrocība ir stabilitātes un manevrēt spējas attiecība. Atpūtā vai skrituļošanai ar ģimeni tur izvēlēties jebkuras no šīm skrituļslidām. Iesaku izvērtēt savu pieredzi, lai izvēlētos piemēroto riteņu izmēru un skaitu. Regulārai, aktīvai un skrituļošanai pilsētvidē vienmēr iesaku izvēlēties skrituļslides ar pilno korpusu. Protams, skrituļslidām ir daudz dažādas atšķirības - riteņu un gultņu kvalitāte, rāmja un korpusa materiāli, bet par šīm niansēm es tev pastāstīšu citos video. Mēs priecāsimies, ja savas jaunās skrituļslides izvēlēsies tieši veikalā Taktika LV. Mēs esam skrituļslidotāji un skrituļslidošana tā ir mūsu sirdslieta.